Sveiciens! Sveiciens pavasarī! Nolasīšu un tad izstāstīšu. Pūpols balts. Kad marta vēji jūru glauž un viļņi ledus vāku lauž, tad kāpās kārkli ziedēt sāk un pirmais pūpols, pūkains balts, no savas čaulas vaļā raisās un baudīt saules glāstu taisās. Gulējis viņš ziemu garu, nu marta vēju modināts, viņš zinkārīgi apkārt raugās, pakāpies uz pūpola zara. Viņš redz, kā zilo viļņu vāli, kā sudrabs pilda plašo tāli. Tur bezgalīgo viļņu klaidā izmisīgi kaija klaigā. Tik skaists dzīvos, vai ne? Šito es gribēju nolasīt vispirms pūpola svētdienā, pēc tam vienu dienu pēc pūpola svētdienas, jo es teicu, bērni, tev ir brīvdiena, un tad nesanāca. Tagad sanāk, ir jau 2. aprīlis, 3 vienā. Tātad sveiciens pavasarī, no marta esam iegājuši aprīlī, un šito dzejoli es atradu pirms nedēļām 2, gatavojot scenāriju, meklējot kaut kādus skaistus dzejoļus par tēmu augi, un turpinot to ideju, var sakot, kā mūsu online klubs, tie, kas, un ne tikai online klubs, Atjaunotnes un miera dārzs rīko gan klātienes pasākumu, tur arī ir 3 vienā. Tur ir gan pavasara svinības, gan sanāciens studijā Baibas mansardā, kā saka. Un es meklēju, kur man te ir tagori un tā, var sakot, skaists vakars ar skaistiem vārdiem, skaistām dzejām, dziesmām. Un man ilgi vienā vietā manā dzīvoklī stāvēja šāda grāmatiņa ar nezināma autora līdz tam vārdu, Antons Kreits. Un kaut kad es vienkārši tā paņēmu, atvēru, kas atnāk, un es skatos, un tieši atvērās šis te pūpols. Un es palasīju citus dzejoļus. Es nolasīju, pēc tam jau, kā man ļoti iepatikās, nolasīju draugiem priekšā telefoniski. Es teicu, klausies, cik skatuvisks, vienreizējs dzejolis. Var sakot, tagori nevar izkonkurēt, katrs ir savs. Bet es atradu brīnišķīgu materiālu šeit. Tagad es jau jūs saprotat, vairāk pastāstu, ka būs 17. aprīlī studijā pavasara sanāciens. Mīļi gaidīt, tik viens ir publiski izlikta informācija. Un būs šāds te jaunatklāts autors. Es vēl atklāju vēl vienu, man draugi metās palīgā meklēt repertuāru, jo es katru gadu vienmēr rīkoju kaut ko jaunu. Vienmēr par mani savu laiku, manu dziesmu tekstu autors izcilais šobrīd dzejnieks Andris Akmentiņš, kad es viņam palūdza kā jaunu dziesmu toreiz uzrakstīt. Viņš teica, jā, Baiba jau nebūs tā, kas ies uz otru koncertu un dziedās to pašu dziesmu, ko vienreiz jau 1. koncertā dziedāja. Tā ir pilnīgi jaunatklājums. Antons Kreits, jā, es pa viņu painteresējos vairāk. Liepājnieks, izcils literāts pēc savas būtības. Būs ne tikai tas, būs arī visādās citādās valodās, kādās es māku. Mana gruzīnu draudzene, kursabiedrene, aktrise, māksliniece, iedeva pati to nezinot dzejoli šalfē. Es visu negribu atklāt, es tikai vienkārši pateikšu noslēgumā, un šis ir vienlaikus arī kā pateicība visiem tiem, kas apsveic Baibu 1. aprīlī. Paldies! Manā dzimšanas dienā. Noslēgšu ar tā. Come with me and you'll be in a world of beauty.
your imagination. Būs arī no mūzikliem. No Mērijas Popinsas. Anything can happen if you let it. Sometimes things are difficult, but you can bet it. Latviskās manas dziesmas. Atcerieties, tanī laikā pirms 6 gadiem, vienreiz, pirms 5 gadiem otrais, te bija tādi koncerti online. Laiki, ne? Un tad es viņus izlēmu iznest tālāk studijā. Tā kā, mīļi gaidītie, 17. aprīlī iepriekš gan ir jāpiesakās, jo tas kā parasti būs ne jau tikai klausāms ausīm un acīm skatāms, bet arī garšojāms un, kā man tas ir, multižanru veidā. Sveiciens visiem pavasarī, ar pupoliem, ar hiacindēm, narcisēm, smaidiem un tie, kas zina manu telpu, ar buras turēšanu. Nevis galvas iebāšanu smiltīs, ka ne viss ir labi, bet ar zināšanu viss, kas notiek visapkārt, un tāpat laikā veidojot sev skaistu dzīvi, savu, teiksim tā, vienīgo, kas mums ir. Gaidu.